Karmas izstrādāšana. Turpinam ar otro daļu 10. nodaļai. Vienmēr visās lietās saredz Dievu kā darītāju. Tas ir iekšējās attieksmes jautājums. Tā nav ārējas pazemības izrāde, ko tik daudz pielūdzēji pieņem no vēlmes atstāt iespēju uz citiem. Mazs stāstiņš ilustrēs, ko domāju. Gopas, kas ir Krišnas pielūdzējs, mēdza katru dienu nest svaigu sieru Krišnam. Kādu dienu Jamuna upe bija plūdos, un Gopas nevarēja to šķērsot, lai nonāktu pie viņa. Ko lai mēs daram, viņas sauca. Tad viņas atcerējās Bjasu, dižens Krišnas pielūdzējs, kas dzīvoja viņu pašu upes pusē. Bjasa ir svētais, viņas sauc, iesim pie viņa. Varbūt viņš veiks brīnumu priekš mums un palīdzēs kaut kā šķērsot upi. Viņas aizgāja un prasīja viņam palīdzēt tikt pie Krišnas. Krišna, Bjasa sauca. Izliekoties, esam neapmierināts. Viss, ko jebkad dzirdu, ir Krišna. Kas par mani? Gopas bija ļoti samulsušas. Siers bija Krišnam, bet joprojām viņas neuzdrīkstējās atteikt Bjasam to pagaršot, jo bija prasījuši viņam tām palīdzēt. Tā viņas piedāvāja viņam nedaudz, un Bjasa ēda un ēda un ēda, acīm redzam ar lielu patiku. Kad viņš bija apēdis tik daudz, cik viņa vēders spēja turēt, viņš kaut kā sevi aizdabūja līdz upes krastam un tur sauca. Ak, Jamuna upe, ja es neko neesmu apēdis, sadalies un atkāpies. Kāds melis Gopas savā starpā sačukstējās, tikai paskaties, kā viņš pierījās, un tagad viņš uzdrīksts pavēlēt upes paklausību ar nosacījumu, ka neko nav ēdis. Tajā pašā mirklī upe sadalījās. Neapstājoties, lai apdomātu šo mistēriju, Gopas steidza šķērsot to uz otru pusi. Tur, kad tās pietuvojās Krišnas būdai, tās atrada viņu guļam. Kas tad tas? Viņas prātoja. Parasti Krišna stāvēja būdas ārpusē dedzīgi gaidam viņu apciemojumu un sieru. Kungs viņas sauca, vai jūs neesat izsaltis šodien? Atbildēja Krišnam iegaini atverot savas acis. Mēs jums atnesām sieru, kungs. Ak, paldies, teica Krišna, bet es vairs neesmu izsaltis. Bet kāpēc? Vai kāds jūs jau pabaroja? Ak, jā, viņš atbildēja. Tas puisis Bjasa otrā krastā mani jau pabarojas. Bjasa, redziet, dāvājas pirms ēdienu Krišnam un domāja par viņu patstāvīgi, kamēr ēda. Viņš neēda ar ego apziņu, bet tikai ar domu, ka Krišna ēda caur viņu. Šādā veidā katram pielūdzējiem vajadzētu just, ka Dievs rīkojas caur viņu. Pārtrauc kavēties uz es domas, tā vietā dziedi vienmēr savā sirdī. Tu, kungs, tikai tu. Ej pie Dieva un visas problēmas, kas guļ apglabātas tavas apziņas augsnē, tiks aizslaucītas prom ar vienu triecienu. Daudzu dzīvju dziļas alas guļ apglabātas tavā mentālajā augsnē. Visas vēlmes, kas tev jebkad ir bijušas pagātnē, ir saglabātas tajā, gaidot, lai pievilku tevi materiālām lietām. Bet, ja dosies atpakaļ pie Dieva, tu varēsi apmierināt visas šīs vēlmes uz mūžiem viņa svētlaimē. Ser vaicāja māceklis. Ja tas, kas mūs tur piesaistītu šai pasaulē, ir mūsu vēlmes pēc tās, kādēļ tie, kas veic pašnāvību, nav atbrīvoti? Saprotams, viņiem vismaz nav nekādas vēlēšanās palikt šeit. Tikai pavēro ekstrēmos mērus, ko viņi izmanto, lai tiktu prom. Meistars atbildot pasmējās par šo aplamību. Ir jābūt arī pozitīvai vēlmē pēc Dieva. Citās reizēs viņš teica par pašnāvību, dzīve ir skola, no kuras ir jāgraduē bezgalīgajā apziņā. Ja tēlos sliņķi, tev tikai būs šeit jāatgriežas atkal un atkal, tik reizes, cik nepieciešams, lai iemācītos dzīves augstāko mācību. Izstrādājot karmu, kamēr vien tu no tās baidies, tu joprojām nebūsi pilnīgi brīvs. Karmu ir vislabāk izstrādāt sagaidot ar patiku katru pārbaudījumu, kas nāk, un pieņemot drosmīgi grūtības, kuras tavs pārbaudījums uzliek. Svarīgs faktors karmas pārvarēšanai ir meditācija. Katru reizi, kad meditē, tava karma samazinās, jo tajā laikā tava enerģija ir fokusēta smadzenēs un sadedzina vecās smadzeņu šūnas. Pēc katras dziļas meditācijas
tu jutīsies kļuvis brīvāks iekšienē. Karma tiek ļoti atvieglota ar guru palīdzību. Guru redz tavu karmu un zina, ko tev jādara, lai no tās izbēgtu. Viņš arī uzņemas daudz no tavas karmiskās nastas, kā stiprs vīrs palīdzētu vājākam nest daļu no viņa nastas. Ja vājākajam vīram grasās trāpīt pamatīgs trieciens, stiprākais var stāties ceļā un to uzņemt uz sevis. Tāda ir nenovērtējamā guru palīdzības vērtība. Bez guru garīgais ceļš ir kā mēģināt iet pa plūstošām smiltīm, kamēr blakus ir bruģētas lielceļš, kas ved tajā pašā virzienā. Garīgais ceļš ir 25% mācekļa pūles, 25% guru pūles viņa labā un 50% dieva svētības. Tomēr neaizmirsti meistars brīdināja. Tie 25%, kas ir tava daļa, pārstāv 100% no tevis paša pūlēm un patiesuma. Inkarnāciju vēlmes tur kādu nebeidzami klīstam. Tomēr tiklīdz patiesas ilgas pēc dieva pamostas sirdī, atbrīvošana jau ir nodrošināta. Pat ja process var prasīt vairākas inkarnācijas. Pat ilgas pēc dieva arī ir vēlme, un tā ir galu galā jāpiepilda. Meistara mācekļs 7 gadus vecs bērns negadījumā zaudēja pirkstu. Nākamajā dienā puika nelokājumi paziņoja. Būtu bijis daudz sliktāk bez meistara svētības. Šos vārdus noziņoja Joganandam, kurš tos vēlāk atkārtoja dažiem no mūkiem, jo acīm redzot viņš tos atbalstīja. Dienu pirms negadījuma meistars turpināja. Es redzēju melnu mākoni virs viņa. Es tad zināju, ka kāda karmiska nelēma viņu piemeklēs. Tas ir interesants fakts, ka Paramhansa Joganandas mācekļi vienmēr saņēma aizsardzību, bieži brīnumainos veidos. Īpašība veidā, kā karma darbojas, ir saredzama melnā mākoņa faktā. No citām lietām, ko meistars teica un rakstīja, ir saprotams, ka ja personas aura ir stipra, viņa sliktās karmas negatīvajām sekām būs diži mazāk ietekmi uz viņu, pat ja karmai jāatgriežas pie viņa dēļ nepieciešamības. Jo kā Bībelē teikts, protams, tiem katrā ziņā jāparādas. Šeit domāts par pārbaudījumiem. Stipra aura ir salīdzināma ar aizsardzību, ko dod lietusargs, kad līst. Tādēļ meistars bieži ieteica nesāt astroloģiskās rokas sprādes kā līdzekli auras mākslīgai pastiprināšanai. Kā viņš skaidroja nodaļā Zvaigžņu apmānīšana no joga autobiogrāfijas, citējot savu guru Šri Juktešvaru. Konkrēti tīri metāli un jo īpaši nevainojami dārgakmeņi ar nemazākā 2 karātām izstaro astrālo gaismu, kas ir spēcīgi pretiedarbīga negatīvajām ietekmēm. Šim ieteikumam tomēr Paramhansa Jogananda bieži papildināja. Nekad neaizmirsti, ka dieva pielūgsme ir visdižākā rokas sprāde. Ceļojot pa okeānu, bieži var nonākt vietās šur un tur, kur jūra ir mierīga. Tāpat lielajā Meldu okeānā reizēm atrodamas vietas ar neparastu mieru. Tas notiek, kad avatārs jeb dievišķa inkarnācija tiek sūtīta uz zemi ar īpašu uzdevumu. Visi, kas nāk pie viņa un noskaņojas uz viņa garu, var relatīvi viegli izbēgt no maldu spēka. Krija iniciācijā 1948. gada decembrī Paramhansa Jogananda teica, no klātesošajiem maz būs sidhas un daži būs dživanmuktas. Ar tiem, kas ir ar mani, man nekad nav grūtības. Tikai skatiens ar acīm ir pietiekams. Ir daudz labāk, kad var runāt ar acīm. Lielākā daļa no viņiem ir svētie no iepriekšējām dzīvēm. Ser, jautāja māceklis, vai dvēselē ir iespējams būt pazudušai uz visiem laikiem? Neiespējami, meistars atbildēja. Dvēsele ir daļa no dieva. Kā varētu būt iespējams iznīcināt dievu? Svētais Antonijs pavadīja gadus meditējot kapenēs tuksnesī. Visu laiku viņu mocīja vēlni. Visbeidzot sātans draudēja iznīcināt viņu, ja viņš neattieksies no dieva meklēšanas. Kapeņu sienas sāka plaisāt. Tās draudēja uzkrist viņam, sadragājot viņu. Dzīvnieku freskas uz kapeņu sienām pieņēma dzīves formas un tuvojās viņam, lai aprītu. Antonijs vēlreiz paskatījās augšu plūkšanā un sauca Kristu. Pēkšņi parādījās diža gaisma.
Jēzus Kristus tur beidzot stāvēja, varoties mierīgi uz leju. Mirklī sātana tumsa izzuda. Dievišķas atmodas ekstāzēs svētais Antonijs atsauca visas tās inkarnācijas, kurās viņš bija meklējis Dievu. Ak, meistars sauca, es zinu šo pieredzi, kāds prieks nāk ar to. Un Antonijs sauc no savas dvēseles dziļumiem, kungs, kur tu biji visus tos gadus, ko saucu, lai nāc? Un tas kungs ar mīlošu smaidu atbildēja, Antonij, es biju ar tevi vienmēr. Ra